Mans vārds ir Jānis Gailis, un es esmu restorāna biblioteka nr. 1 šefs someljē. Kas ir someljē? Ja atnāksiet pie mums ciemos, pavisam noteikti ar lielu varbūtību tieši es būšu tas, kas pasniegs jums vīnu, un ja būs nepieciešams kā padoms saistībā ar vīniem, tad to pamatā darīšu arī es. Pamudinājums sākt skriet bija ļoti vienkāršs un patiesībā diezgan banāls. Man nepamudināja ne draugi, kādas sacensības. Es vienkārši pats vēlējos skriet, un izskatās, ka tā draudzība mums ir uz ilgu laiku. Tā kā jebkurš normāls amatieris skrējējs, kurš ir pamatīgi nojūdzies ar skriešanu, man, protams, ir vairākas čības vai kā kurpes, kā mēs sakam. Un katra no viņām man ir paredzēta savam sagumam. Pa asfaltam es skrienu ar šīm adidām, kuras ir precīzi tam arī paredzētas. Kāpēc viņi ir labi asfaltam? Ražotājs viņā ir iestrādājis tādas tehnoloģijas, kas ir ļoti saudzīgas jūsu kājām, līdz ar to jūsu ceļiem, jūsu mugurkaulam un vispār veselībai, kas ir ļoti svarīgi skrienot. Pa mežu un pa tādām diezgan skarbām meža takām es izmantoju tādas izteiktas trail kurpes ar diezgan pamatīgu rupju protektoru. Purna daļa ir cieta, jūs nekad neapdaudzīsiet pirkstus, ūdens savu šo materiālu cauri netiek, līdz ar to jūs kājas vienmēr būs sausumā un komfortā. Savukārt šī skriešanas šība ir ar ļoti, ļoti plānu zoli, viņa ir nenormāli viegla. Ja viņi paņem rokās, jūs jūstu, cik viņi var teikt, burtiski neko nesver. Šīs neieteiktu, protams, tiem iesācējiem, kas tikko ir iesākuši skriet, jo šī čība un vispār sacensību čības ir paredzētas tomēr noteiktiem ātrumiem. Un ar šādām čībām skrienot ikdienas treniņus var diezgan pamatīgi sačakarēt kājas un veselību. Šī čība ir paredzēta tiešām cilvēkiem, kuriem ir kaut kāda kilometrāža uzskriet, un viņi zina, kādā laikā viņi var veikt kādu konkrētu distanci. Divas svarīgas lietas, kas ir ļoti svarīgas katram skrējējam, tā ir iesildīšanās un atsildīšanās. Es teikšu godīgi, es pats personiski ar iesildīšanos diezgan bieži pieslinkoju, jo iesildos gluži vienkārši iesākot skrējienu. Bet pamatā tas, ko es daru, es nedaudz izkustinu kakla daļu, es iekustinu kaklu, tad vienkārši izapļojot galvu uz vienu pusi uz otru, var nedaudz izgriezt plecus, izkustināt gurnus, lai nedaudz iekustētos, bet baigi nepārspīlēt ar šīm kustībām, jo tad, kad jūs esat augsts un strauji veicot šīs kustības, jūs varat diezgan ātri saraut kādu muskuli, sevišķi šobrīd, kad ārā ir vēl diezgan pavēss. Tieši tāpat es izkustinu nedaudz ceļu daļu, pagriežot ceļus uz vienu uz otru pusi, un pavisam nedaudz izbiežu arī potīt, lai viņas iekustās. Un tas arī viss. Savukārt atsildīšanās gan ir ļoti svarīga lieta, un to es daru gandrīz vienmēr. Tad divas svarīgākās lietas, tas ir augšstilps un apakšstilps, kuri ir obligāti jāizstiepj. Tad to es veicu tā, kad man jāatrod kāda virsma, pret kuru iespēja atspiesties. Un tad šādā veidā, tādiem šūpojieniem, es izspiežu šo te muskuli. Reizēm tas ir diezgan sāpīgi, jo muskuļi ir savilkušies un diezgan cieti. Bet ja to izdarīsiet, tad nākošā dienā kājas nebūs tik stīvas un būs diezgan labas sajūtas. Un tieši tāpat izspiežot augšstilbu, diezgan stingri pavalkot kāju tā, lai šis muskulis diezgan sāpīgi velkās. To, protams, var darīt minūtes 10-15. Īstie veči to dara arī pusstundu, bet man, protams, tam nepietiek laika un pacietība. Un visbeidzot, daudz mani draugi, paziņas un komandas biedri bieži man vaicā, kā es spēju apvienot savu darbu un savu aizraušanos ar skriešanu. Un uz to es viņiem vienmēr atbildu, ka manas keidas ar manu korķvīļu ļoti labi satiek un draudzējās. Un tas absolūti nekad nav traucējis man skriet un baudīt vīnu vai otrādi strādāt un skriet. Tā kā tur es nesaredzu nekādas pretrunas. Pat arī veicot kaut kādas koptreniņas ar komandas biedriem, man pilnīgi vienmēr uz koptreniņu līdzi mašīnā ir kāda kaste ar foršiem vīniem, un pēc treniņa mēs ļoti labprāt pasēžam ar foršām sarunām un baudam vīnu. Tā kā tur nav absolūti nekādas pretrunas. Priekā! Red, red.
to